Nepilnas diennakts laikā Gaļazara slimnīcas asinsvadu ķirurga Jāņa Rozentāla dzīvības glābšanai saziedoti 105,5 tūkstoši eiro. Tas ir pietiekami, lai Igaunijā veiktu aknu transplantāciju un apmaksātu medikamentus, kas jālieto pēc tam visu mūžu. Ne operācija, ne zāles Latvija šādiem pacientiem neapmaksā. Ārsts un viņa kolēģi saka, paldies ikvienam ziedotājam, tikmēr Tartu klīnikā Rozentāls jau tiek gatavots aknu pārstādīšanai. Ir konsultējis transplantologs ķirurgs, kuri sastādīja plānu tādu, ka pirmdien tiek plānota aknu biopsija, jeb šūnu paraugu ņemšana, un tālāk jau atkarībā no šīs paraugu datu interpretācijas tiks pieņemts lēmums par transplantāciju, galīgs lēmums par transplantāciju. Protams, kad paldies visiem iesaistītiem un par atbalstu, un, protams, viņš ir pateicīgs ļoti par tik lielu atbalstu. Aicinājumam palīdzēt ārstam ziedojot naudu atsaucās vairāk tūkstoši cilvēku. Katrs pārskaitīja naudu pēc savām iespējām. Ziedojuma kontā redzams, ka summas ir ļoti dažādas, sākot no 1 eiro līdz 25 tūkstošiem eiro, ko ziedojas kāds farmācijas uzņēmums. Kāda ārstu ģimene, kas savu ziedojumu pārskaitīja no ārvalstīm, atzina, ka tieši izdegšanas dēļ arī viņi pamet Latviju, lai nav jāstrādā 2 vai 3 darbos, kā to spiest darīt mediķi šeit, un lai tādēļ neizjuktu ģimeni. Tieši smagas un ilgas darba stundas arī bija iemesls, kādēļ asinsvadu ķirurgs Jānis Rozentāls no ārsta kļuva par pacientu. Viņš operēja vēl slims, esot pārslodzes un zāļu dēļ aknas vairs nespēja pildīt savu funkciju. Stāvoklis ir dramatisks un vienīgā iespēja glābt dzīvību ir aknu pārstādīšana.